Kāds mūsu skatītājs atsūtīja man jautājumu. Kā tur īsti ir, vai auto tirgotāja pienākumos būtu atbildēt par to, ko viņš pārdod? Gan jā, gan nē. Protams, ja mēs runājam par jauniem automobīļiem, tad gluži skaidra lieta, ka auto tirgotājs un arī auto ražotājs nes pilnu atbildību par to, ko viņš ir pārdevis. Jo vairāk jauniem automobīļiem ir garantija. Ja mēs runājam par lietotu un vēl jo vairāk par pamatīgi lietotu automobīli, tad skaidra bilde, ka nevienam mēs nevaram prasīt nekādu atbildību. Mēs ļoti labi apzināmies to, ka mēs esam nopirkuši jau lietotu auto, kas ar viņu notiek, ne tirgotājs, ne īpašnieks, nekāds, ne pārpircējs. Patiesībā jau nevar ielīst automobīļa dzinējā un nevar prognozēt, kurā brīdī tieši tā turbīna nobirs. Ko mēs noteikti varam kopā ar jums izdarīt, tas ir pārbaudīt šos automobīļus pirms mēs viņus iegādājamies. Mēs gluži vienkārši varam iegādāties vēstures atskaiti, kā mēs jau to noskaidrojām, to pavisam elementāri var izdarīt, piemēram, mājaslapā www.kārvertikāli.lv, un ir viens fantastisks labums ar kodu Autodroms. Visi no mums var tikt pie 20% atlaides šīs te vēstures atskaites iegādāšanās brīdī, lai pierādītu jums, ka vienkārši tā, tas man patīk, to es ņemu. Automobīļus noteikti sagādās kreņķus, labi, nenoteikti, bet ļoti lielas iespējas, ka tā būs. Kārvertikāli mums ir sagatavojis vienu no šādām vēstures atskaitēm. Gluži tā vienkārši paņemsim šo. Un šoreiz mums ir trāpījies neviens cits kā visu vieglo automobīļu teju vai karalis. Mercedes, kurš, kā mēs labi zinām, arī Āfrikā ir Mercedes. Mercedes-Benz E250. Automobīlis, kurš saražots tālajā 2011. gadā. Un ko mēs šeit redzam? Pāršķirām lapu, un mēs skaidri un gaiši redzam, ka šis automobīlis ir bijis izmantots kā taksometrs. Tātad apsveicu ar pirkumu. Otrkārt, mēs te arī redzam, ka ar odometru rādījumiem, tālu te nav viss kārtībā. Pāršķirstam lapas pusi un aidā. 2023. gada februārī, tātad mazliet vairāk kā pirms gada, šis te Mercedes taksometrs bija pagūs noripot 520 000 kilometrus. Savukārt tā paša pagājušā gada oktobrī, tas uzradās Latvijā ar 271 000 nobraukumu. Praktiski tieši uz pusi mazāk. Vai mēs šādu auto gribam vai nē, bet, kā saka mans draugs, vismaz godīgi. Vēl te ir tāda lieta, ka šis automobīlis ir bijis arī iekļuvis satiksmes negadījumos, turklāt nevienā vien, diemžēl šajā atskaitē nav norādes par to, kādi negadījumi tieši ir bijuši, vai tas ir veikli slēpts vai arī kādu citu iemeslu dēļ, taču negadījumi ir bijuši. Jā, pilnai ainai šīs Mercedes pie mums ir ieradies no Somijas, kur tas ir kalpojis visus šos te garos gadus. Un tātad, kā mēs saprotam, par taksometru un visbeidzot, tad, kad tas ir nonācis pie mums, tas tagad gluži kā jauns, nevainīgs automobīlis ir pieejams katram, protams, par tādu cenu, kāda būtu par auto, kuram patiešām ir šāds nobraukums, kuram nebūtu bijuši bojājumi. Ko man jums stāstīt? Vai mēs nomainam turbīnu tajā dienā, kad mēs nopērkam automobīli, vai iespējams vēl pēc 200 000 kilometriem? To lemt mums pašiem. Šāda atskaita, un mēs esam zirgā. Bet var jau uzdot jautājumu, vai pārdevējam ir jānes atbildība? Par visiem tiem viltojumiem, protams, bet par to, ka mēs esam nopirkuši no viņa automobīli, nepārbaudot, kas tas īsti ir, diez vai, ko mēs no viņa varam paņemt. Atcerieties, kods Autodroms, Kārvertikāli
un viss būs labi. Pamēģiniet un iesakiet droši to arī saviem draugiem, kas varbūt mūs nav šoreiz redzējuši, lai arī viņi to izmanto. Nu labāk taču, ka visapkārt ir daudz drošu automobīļu.